stimulēšanas, sākot varbūt no uzņēmēja gala, no ģirka. Ko tu darītu, lai birokrātija būtu optimāla? Kurš ceļš ir ejams? Kādi ir fakti Latvijā, manuprāt? Latvijā mums ir 800 plus tūkstoši strādājošo, no kuriem 500 plus tūkstoši ir strādājošie privātajā sektorā. Mums ir 290 tūkstoši cilvēku publiskais sektors, ko man teica Kromberga kungs pēdējo reizi, kad es viņam jautāju, cik tad pavisam ir. Un ir 3800, Vins kungs teica, 3800 esot, plus minus ierēģi, principā, kas ir tā pilncenīgi saucam par birokrātiem. Un tad ir 500 tūkstoši pensionāru, kas ir aktīvākais, koncentrētākais elektorāts un pilnībā atkarīgs no birokrātiem, faktiski no valsts pārvaldes un šī publiskā sektora visās viņa izpausmēs. Ja? Un ir 350 tūkstoši bērnu jauniešu, kas, protams, ir atkarīgi no saviem vecākiem, kur strādā, kur pagadās, teiksim, augstāk minētajā attiecībā 500 pret 300 tūkstošiem. Ja? Un vēl daļa no privātā sektora faktiski strādā tikai ar pašvaldību un valsti un privāto sektoru. Un manā izpratnē, protams, dažādi cilvēki var atbildēt to jautājumu dažādi un teikt, ka mēs te kaut ko saņemam no Eiropas un vēl kaut ko. Bet principā tie 500 tūkstoši privātais sektors uztur šo visu mūsu sabiedrību. 500 tūkstoši privātā sektora uzņēmēju un darbinieku saražo visu primāro naudu šajā valstī, mūsu valstī, radot globāli un lokāli konkurētspējīgas preces, pakalpojumus un piedzīvojumus, un viņus rentabli pārdodot. Saņemot naudu, samaksājot nodokļus, samaksājot algas un visas nodokļus to saistītos, kas nonāk dažādā veidā valsts kasē un tiek pārdalīti. 290 tūkstoši privātais sektors apsaimnieko un pārdala, teiksim, šo te naudu. Līdz to, lai ko mēs te domātu, ir skaidrs, ka šis vienādojums nedarbojās. Iedzīvotāju skaits turpina samazināties, strādājušo skaits turpina un darbspējīgo turpina samazināties, birokrātija ir, teiksim, kopā šis te mehānisms, cik mēs sastrādājam un cik mēs viņu sadalām, viņš nedarbojās, un tā darboties nevar. Mēs tā nevaram kļūt turīgi pietiekami ātri un nevaram nodrošināt mūsu šobrīd pamatvajadzības, tā skaitā, kas saka, aizsardzības sektoru un tā tālāk. Līdz ar to tā problēma ir, un viņa ir ļoti akūta. Un, es domāju, apdraud caur to faktiski Latvijas kā neatkarīgas valsts un latviešu tautas pastāvēšanu, ņemot vērā to, ko mums nodarītu, teiksim, karš, kura atbaidīšanai mums ir nepieciešams bruņoties, un nedod Dievs, teiksim, kardarbību un okupāciju populāri.